Pirmkārt, jums ir nepieciešams atvērt tirdzniecības kontu pie brokera. Tikai tad jums būs iespēja strādāt un nopelnīt pēc manas metodikas. Lai atvērtu kontu pie brokera, noklikšķiniet uz saiti zem šī video. Uzreiz atveras reģistrācijas lapa. Šeit esošajā veidlapā ievadām informāciju par sevi. Ievadām vārdu, šeit ievadām uzvārdu, šeit savu e-pasta adresi. Šajā logā ir jāieraksta mobilā tālruņa numurs. Rakstot valsts kodu, sākumā rakstām 00371 un pēc tam pārējos tālruņa numuru ciparus. Tālrunis un e-pasts ir jānorāda īstais, kurus faktiski izmantojat. Citādi jūs nesaņemsiet no brokera svarīgu informāciju. Tālāk ierakstām paroli. Un viss. Nospiežam pogu Register. Lapa restartējas, un mēs jau esam tur. Mums ir mūsu paša tirdzniecības vieta. Jau tagad mēs varam papildināt kontu. Tas ir absolūti nepieciešams, lai mēs varētu uzsākt tirdzniecību. No jauna atverot kontu, uzreiz atveras konta papildināšanas loks. Visās pārējās reizēs konts jāpapildina noklikšķinot uz šīs pogas ar uzrakstu Deposit. Mēs redzam atvērtu konta papildināšanas logu. Pašā augšā var izvēlēties veidu, kā papildināt savu kontu. To var izdarīt ar bankas karti, bankas pārskaitījumu vai izmantojot interneta maksājumu sistēmas. Vienkāršākais un ātrākais veids, kā papildināt savu kontu, ir bankas karte. Izvēloties bankas karti, nauda tiek papildināta visātrāk. Tātad es noklikšķinu uz Astec, ievadām bankas kartes numuru. Ciparus norakstām no savas bankas kartes augšas. Šeit ievadām kartes CVV numuru. CVV numurs ir šie cipari. Jūs varat redzēt šo attēlu atkarībā no kartes nosaukuma. CVV numurs ir izdrukāts konkrētajā kartes vietā. Norādām kartes derīguma termiņu, termiņa beigu mēnesi, gadu. Ja nav norādīts, šeit atkal ierakstām savu vārdu, uzvārdu, elektroniskā pasta adresi. Šeit ievadām savu adresi, ievadām ielas nosaukumu un mājas, kā arī dzīvokļu numuru. Ievadām pilsētu. Pēc tam izvēlamies no saraksta, kurā valstī mēs dzīvojam. Un redzam, sistēma uzreiz lūdz norādīt rajonu. Izvēlamies no saraksta rajonu, kurā atrodas mūsu pilsēta. Šajā laukā ievadām pasta indeksu, un tad vēlreiz ievadām savu tālruņa numuru. Un beidzot, ievadām summu, kuru vēlamies ieskaitīt savā tirdzniecības kontā. Un tad nospiežam šo zaļo pogu ar uzrakstu Deposit. Tad pārlādējas lapa, un visa mūsu ieskaitītā summa ir redzama tepat augšā. Šeit, redziet zem mana vārda un uzvārda, kur ir uzrakstīts balance, ir uzrakstīts summa, kas šobrīd ir jūsu kontā. Un vēl viena lieta. Noklikšķinot uz šīs pogas augšā, mēs varam mainīt valodu. Tādā valodā būs visi uzraksti. Redziet, ir ķīniešu, franču, vācu, itāļu, japāņu, krievu un citas valodas. Noklikšķinot uz attiecīgā karoga, pārlādējas lapa un visi uzraksti redzam mūsu izvēlētajā valodā. Šeit redzam ielādējās lapa krievu valodā. Tā kā es daudz lasu literatūru angļu valodā, man ir visērtāk strādāt ar versiju angliski. Jūs varat izvēlēties to valodu, kuru jūs labāk protat. Ja jūs nemākat nevienu svešu valodu, neuztraucieties. Zināt valodu tiešām nav nepieciešams. Visas manas instrukcijas un video pamācības tiek parādītas latviešu valodā. Visu dariet atbilstoši manām instrukcijām, un viss būs labi. Turklāt, ja jums kaut kas nav skaidrs, jūs vienmēr varat rakstīt uz manu e-pastu, un tāpēc par valodām tiešām nav jāuztraucas. Tagad mums jau ir lietošanai gatavs tirdzniecības konts. Varam pāriet pie citiem posmiem.